Labvakar! Deja ir tā vieta, kur spītējot ikdienai, mēs ar prieku satiekamies. Kādam tā ir vienreiz nedēļā, kādam divreiz, bet bieži vien pirms koncertiem, skatēm tas ir vairāk. Un šāda īpaša reize arī ir šodien, kad nav mūsu tradicionālā mēģinājuma reize, bet ir īpašs koncerts. Un arī mūsu gaviļnieca Ilzi mēs visi esam satikuši dejā. Un šodien uz šīs skatuves dejā vienojās vairākas paaudzes. Tiesa mēs, vidējie, jauniešu deju kolektīvs, kur dejo mūsu jaunākie brāļi un māsas, draugi, un arī paši mazākie, starp kuriem dejo arī mūsu bērni. Un šodien, Ilze, mēs tev gribējām uzdāvināt stāstu. Stāstu par bērnības sapņiem. Par sapņiem, kur es ceru, ka mīt arī katrā no mums. Būšu liels. Mums jau patīk dejot visādās svētkos, arī Ilžu dienā. Mēs tā padomājam, ka būtu arī forši aizbraukt vienkārši par tās ciemos uzēst uz upru. Tāpēc mēs uzdāvinājām tev katlu ar jau pirmajām sastāvdaļām, ko tu vari izmantot arī kā iedvesmu jaunas dejas savādīšanai. Pirmā sastāvdaļa ir dejavāks. Paldies! Un Ilga var atpakaļ, nedrēs ir. Atnāk arī augšā, un mēs jau pateikt paldies arī Ilgai un Edgaram, bez kuru palīdzības, protams, mums jau